Sveiki! Man jums ir mazītiņš aicinājumiņš, jeb lūgumiņš. Es saprotu, ka ikvienam normālam latviešu cilvēkam svētdienu vakaros ir daudz svarīgākas lietas darāmas, nekā labprātīgi ieslēgt Latvijas televīziju, lai uzzinātu, par ko šis valsts propagandonu centrālais kanāls ir saņēmis uzdevumu kompostrēt un mazgāt cilvēkiem smadzenes. Un stāstīt tiem, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, pildot savu saimnieku un naudas devēju uzdevumus. Bet šajā gadījumā, šajā svētdienā es jums aicinātu tomēr atvēlēt minūtes 10 laika un ieslēgt sabiedriskās Latvijas televīzijas svētdienas raidījumu Defekato, kurš jau piekdien te izsludināja sižetu, te izdzēsa izsludinājumu, te atkal izsludināja sižetu par to, kā lūk, Ogres novada pašvaldība esot nākusi milzīgi pretī nostiesātiem publicistam Lato Lapsam viņa sabiedrisko darbu veikšanā. Protams, valstiskie propagandoni pat neiepīkstējās par to, ka Lato Laps ir notiesāts par mūsdienu Latvijas Republikas nelustrētās tiesas sistēmas, kurā čumu un muģu okupācijas varas kolaboracionisti ieskatā īpašu noziegumu, proti viņš ir cēlis neslavu padomju okupācijas varas pakalpiņam, padomju tautas tiesnesim, kaismīgiem komunistam Romualdam Monsevičam, atļaujoties nosaukt viņu par padomju okupācijas varas kolaborantu. To jums, protams, valsts propagandona Latvijas televīzija nepastāstīs. Tieši tāpat kā pēdējos 3 gados tā Lato Lapsu, lai ko viņš darītu vai nedarītu, nav pieminējusi nereizi un nekad. Nav viņu rādījusi, nav viņu uzklausījusi, ir centusies viņu pat nepieminēt. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Valsts propagandona televīzijā jau sen pastāv aizliegto tēmu saraksts un aizliegto cilvēku saraksts. Tas ir tās tēmas, kuras valsts propagandona televīzijas saimniekiem ir nevēlamas, un tie cilvēki, kurus valsts propagandonu televīzijas saimnieki vislabprātāk redzētu, ja ne beigtus, tad vismaz aiz restēm. Un ja ne aiz restēm, tad vismaz izlikties, ka tādi nepastāv. Tad nu lūk, noskatieties šo te sižetu svētdienas raidījumā Defekato un pajautājiet paši sev, kas tāds ir noticis, lai šis te aizliegums, par kura pārkāpšanu propagandona televīzijas darbinieki varēja zaudēt prēmijas, piemaksas un pat darbu, pēkšņi ir atcelts. Kas tāds ir noticis, lai atceltu šo te aizliegumu parādīt Lato Lapsu un pēkšņi ļaut Lato Lapsam publiski un krāšņi pasūtīt pie velna vecmāmiņas valsts propagandona televīzijas netīrās prostitūtas un pastāstīt par to, kā tad Lato Lapsam klājas ar viņa sabiedriskajiem darbiem. Jums ir atbilde? Pieļauju, ka jums nav atbildes. Un tieši tāpēc noskatieties šo raidījumu un šo sižetu, tas būs ļoti interesanti un pamācoši. Nākamajā nedēļā es jums vairākos video ierakstos pastāstīšu gan to, kādā veidā valsts propagandona televīzijas saimniekus un pasūtījumu veicējus var piespiest izdarīt tā, ka valsts propagandona televīzija ir spiesta aizmirst jebkurus savus aizliegumus un darīt to, ko tai liek saimnieki pasūtītāji naudas devēji. Gan to, kādā veidā jūs varat panākt, lai jūsu vēl neizdotās grāmatas un vēl neīstenotos projektus attiecībā uz kolaborantiem un kolaboracionistiem. Valsts propagandona televīzija mestos sākt reklamēt jau pirms grāmatu izdošanas un projektu sākšanās. Kad jūs šos te ierakstus noskatīsieties, es jums apsolu un apliecinu,
ka jums daudz kas skaidrāks kļūs par to Jutas Strīķes pirms 6 gadiem pieminēto čekistu, bijušo komunistu un oligarhu uzturēto noziedzīgo mafiozo tīklu, kurā sava vieta ir arī valsts propagandonu televīzijai. Visu labu, apsolu, būs interesanti un noteikti. Ja jums ir 10 minūtes laika un veselīga humora izpratne, noteikti noskatieties raidījumu Defekato šo svētdienu. Visu labu!